Esam atpakaļ. Tā, tad kamēr Jānis te domā, kādu skaņu no sevis dabūt ārā, galvenā ideja ir tagad... Davai vēlreiz. Labi, lai iet. Davai sāsam. Esam atpakaļ. Un galvenā ideja atrast 3 laimīgos cilvēkus, kas saņems gardos Ausmija kebabus. Tātad, Jāni, tuvini savas kameras ekrāniem. Tātad mums ir 35 cilvēki, kas padalījās ar šo ierakstu, un 38 cilvēki, kas nospieda like. Un tāpēc, ka mēs nekā nesaprotam, kā darboties ar šēriem, mēs sadomājām, ka tomēr izvēlēsimies no tiem cilvēkiem, kas ir pielaikojuši šo te ierakstu. Tātad, ideja ir tāda, mēs esam mājaslapā random.org, kur mēs ierakstam cilvēkus sākot ar ciparu 1 un beidzot ar ciparu 38. Uzspiežot knopi generate vai generate, mēs dabūsim vienu laimīgo cilvēku. Tātad, Jāni, sāc. Jau ir uzģenerējies 26. cipars. Tātad. Cipars 26. Ejam meklēt, laikam no gala būs ātrāk to cilvēku. Jā, tad kopā mums ir 38, tātad skaitam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oi, mums jau 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tāks. Kurš tas ir? Tad sanāk Juris Upenieks. Neticēsiet, bet tas ir mūsu draugs. Tomēr te nav nekādas korupcijas. Tā nu ir sagadījies, ka tieši viņš laimē savu pirmo kebabu. Un tagad mēģināsim dabūt nākamo vinnētāju. Tātad, Jāni. Attiecīgi atkal spiežam generate un... Kas tad tas? Number 5. Mambo number 5. Braucam uz augšu. 1, 2, 3, 4, 5. Aija Zimacka. Apsveicam ar Aija Zimacka. Respekt. Jā, most respekt. Un pēdējais. Un trešais. Atkal generējam. 27. Oho, tas kaut kur netālu no tā. Blakus Jurčikam kaut kur. Jā. Tā. Juris, kurš bija? Juris bija 26. Marita Muškā. Apsveicam Maritu Muškāni. 3 cilvēki, kas būs šitik pieēdušies no gardajiem kebabiem. Tātad jūs redzējāt savus vārdus. Viss, kas jums ir jāizdara, vienkārši jāatnāk uz Ausmija kebabu. Laikam jāparāda kāda sava identifikācijas licence, pase, kartiņa. Kredītkarte, bankas čeks. Rengena bildi. Jā. Plauša rengena bildi. Un tātad, un viss, jūs esat gardā kebaba īpašnieks. Ar ko jūs arī apsveicam Igoru. Aplaudēsim, Jāni, bet tikai viena roka. Bravo. Paldies par to, ka piedalījāties, par to, kas spiedāt laiku un dalījāties. Turpināt to darīt un priecēt mūs. Mēs priecēsim jūs un... Līdz nākamajai reizei. Čau!